Nu, ko sveiciens visiem kārtējo reizi kanālā. Šodien brienam pa džungļiem. Nu, negluži pa džungļiem, bet šodien būs kaut kas savādāks. Kaut ko visas priekš manis interesantu nopirku. Parādīšu jums arī. Un šo video mēs varētu nosaukt ar krūmu cope. Mazo upīšu krūmu cope. Tā kā skatāmies. Būs interesanti. Joho, kā te viss mainījies. Vētrā koki sakrituši iekšā. Kādreiz te bija tīra upīte. Kādreiz te bija smiltiņa visur šeit. Bet tagad, vai. Nu ko, sveicināti vēlreiz kanālā. Kā jau teicu, šoreiz būs tāda savādāka copīte. Priekš manis interesantāka. Zin, kā patiesībā ir copēt, es sāku no kādiem, 5 gadiem. Un tādā laikā jau nebija tādas makšķeres kā mums bolonēzes un kas tik nevēl. Lazda, aukla, spālos pludiņš. Labi jau varēja dabūt sarkano krāsu, ja ne, tad sarkano izolēni uztin pludiņam augšā un labi bija. Bambusena tas jau bija super, bet, kāpēc to visu stāstu? Man patiesībā bieži vien patīk maziem upītēm pastaigāties. Šaurām, pāris metru platām, džungļi, koki, akmeņi, viss kaut kas. Un tāpēc izdomāju, ka jānopērk viena maza makšķerīte, kompakta. Aizbraucu uz veikalu un to arī izdarīju. Un kā jūs domājat, cik es par viņu samaksāju? 11 eiro. Protams. Izskatās šādi. Somā var ielikt. Garums kaut kādi zem 4 metri. Teleskopena. Lūk. Tests, protams, nav uzrakstīts. Un tas jau būtu mazākais, bet katrā ziņā makšķerīt feina. Ko vēl nopirku? Prastai vienkāršai makšķerē vajag prastu vienkārši spoli. Lūdzu. Arī 11 kapekām. Ticiet, nē, bet tādas cenas arī kaut kur vēl ir. Jebkurā gadījumā priekš kopā 22 eiro, normāla cena uz polīti izstās šāda. Ķipa 3000 sērija, ja, bet, es nezinu. Pro Catch, Pro Catch, krūts nosaukums šādi te. Ticiet man, krūmu copēji, neko sliktāk, neko labāk nogribēt. Ko liekam kopā? Paprovēsim. Katrā ziņā šādi izskatās te saliktā makšķerīte. Lūk, mugurenē pilnīgi mierīgi var iebāzt. Ko es vēl nopirku auklu? Jā, krūmu copēji 0,18 plānāku nemaz nevajag. Čakārņi visādi mēsli iekšā. Un ieķēra vēl 3, manuprāt, diezgan interesants pludiņus šādus te. Kāpēc interesanti? Man patīk šitā forma un tā garā antenīte. Kas man vēl te ir? Protams, sviniņas pērku šādus vienkāršākos. Un te āķīši visādi un štruntiņi un, protams, baltie tārpiņi. Ko? Pinam virsū auklu. Kaut gan neizskatās viņa pēc 0,18 izstās bišķi tievāka, bet labi. Pieņemsim, ka ķīnieši sajaukuši kaut ko. Kaut kur kāds mazīts varētu būt. Tādā ziņā man patīk multitūli, ka viņiem viss kaut kas ir iekšē. Vienīgais, ka šitai makšķerei varētu būt paliels mīnus, ir svars. Bet, labi, nebūsim sīki maini. Jo vairāk tu steidzies, jo ātrāk kaut kas neizdodas, vai ne? Tā, viņš ir. Tā tam būs būt.
Veram virsū. Ūdeņu. Saka, man pēc formas šitie baigi iepatikās. Interesantā forma viņiem. Tā. Vēl viens štoparīt. Es lieku tāpēc, lai pludiņš neiet līdz pašam svinam. Tā. Tad vajadzētu atrast griezulīti. Jā, rekur. Es parasti lieku virs pavadiņas griezulīti. Gribēju nopirkt mazākus, bet mājai dārzam tikai bija vaļā. Un kādi nu bija tādas principā arī nopirku. Palielas, bet neko darīt cita nav. Pārējais viss mans inventārs aizceļoja uz Norvēģiju. Man bija domāts jau otrajā lidot projām copēt uz Norvēģiju, bet, nu, diemžēl plāni pamainījās. Tā kā manējie Norvēģijā atpūšās, es te pa Latviju. Kā saka, filmēju krūmu copas video, ja? 4, 5, 6. Kops cauri. Gatavs. Tā, un šodien, lai nekavētu lieki laiku, gatavās kobra, pavadiņas. Paņemsim tik, cik vajag. Man arī nav pavadiņa auklis, tad citu līdz, tā kā šo skaistumu vienīgais bišķi atpiņķēt vajag nervus. Ja ne, tad viss sapinās. Bet, nu, labi, ir ok. Tā. Tur viena raudiņa šeit, ne? Bet te būs tikai pilns ar vīķītēm. Bet katrā ziņā šodien jau arī bija doma iztestēt krūmu makšķeri, tāpēc arī pirmīt teicu iesākumā, ka krūmu cope, ja, šī tāda, nu, vienkārši krūmu makšķeri blandoties grupi, iemet. Nav bail neko salauzt. Nav arī ļoti smaga.
Vai. Briesmīgi lielas zivis. Arī šādas terets. Nu, labi, gribētos kaut ko bišķi vairāk. Nu, principā kāds secinājums. Makšķera krūmu copas izklaidēji. Labs variants. Kas tad te mums ir šodien? Sapals, abā. Joham bija. Sapalītis, abā. Nu jau tu čeli nosmērējies, abā. Labi. Glums, tu gan esi puika. Mies. Nu ko, sapalīt. Smuks, vai ne? Tieši tā. Es domāju, priekš sapala ļoti smuks. Nu, reko, jauno makšķeri iesvētījām. Juhuhu. Protams, puiku laižam vaļā viennozīmīgi. Puiku mēs laižam vaļā. Tikai, nu, vecīt, tev tā augšlūpa gan ir spēcīga. Nu tā, bildīti? Nu, bildīti, čalīti vajag. Bildīti vajag. Nu ko, brāl? Go! Aiziet! Paskat ko. Labi, es zināju īstenībā to, kas te sapala, to es zināju.
Tagad vienu lielo mēru sapaliņu darēt. Vispār skaista dzīve. Nu labi, šitas nebija gluži sapali. Bet, nu ko, makšķera ir iesvētīta, nu, uz urā. Tā kā, lūk, arī pa 11 eiro vērtu kātiņu. Sapaliņu var noķert. Nevienīgais mums ir bomas, jā, nu jūs spēli, jūs zivi nevar nekādu, bet, nu, labi. Krūmu copē dar. Nu tā, nu ko es varu pateikt? Kātiņu šodien iztestējām. Ērts. Viegli mest. Es domāju, ka būs smagāks. Smags nav. Spola ļoti labi strādā. Nu, protams, zivs spēli jūs nevar, bet kā paši redzējāt, ir sapalīti dabujām, ir sīkās kaut kādas. Roka nenogurst, ļoti kompakta. Ieliec mugursomā, nu staigā. Mašīnā, bagažniekā, mugursomā. Vienkārši ideāli. Tā kā es esmu apmierināts. Nu, kā jau teicu, es domāju, ka šodien tazumā krūmu cope izdevās. Nu ko, visiem paldies par skatīšanos. Makšķerīt notestējām, sapaliņu noķērām, mazās arī bija. Tā kā abonējiet kanālu, paskat kādu saulīti uzspīdēja. Tieši kā mums pa godu šodien. Nu ko, nolaikojiet video, ja patik, abonējiet kanālu. Ak jā, esam jau 102, nebiju gaidījis tik ātri, tā kā patīkam. Paldies visiem, kas abonē, kas nospiež laiku. Līdz nākamajai reizei.